CVS trasē, kurā labu brīdi valdījis mierpilns klusums, atgriezusies darbīga rosība. Šeit aptuveni 10 vīru sadalījušies pa teritoriju un trasē ieved kārtību. Paši sadalījām pienākumus, visi saņēmām tehnikas no mājām, kur nu bija. Es šodien esmu ar krūmgriezi, tīru krūmus ap trasi, un pēc tam vedīšu zarus ar piekabu no kvadrcikla nostājām. Brīdī, kad talkai pievienojas TV9 pakalni, rit jau otrā stunda, bet skaidri redzams, ka darbs prasīs vēl vairākas stundas un atkārtotas talkas. Mēs varējām, protams, paņemt kaut ko vienkāršāku, bet šī trasa ir vēsturiski bijusi Talsu rallija sastāvdaļa, un to gribējām arī atjaunot šobrīd, lai tas būtu kā odziņa visiem braucējiem, lai sajustu minirallijā, sajustu Talsu ralliju kaut kādu garšu. Jā. Turklāt CVS trase ir leģendāra ar saviem paralēlajiem braucieniem, kas to interesantu padara ne tikai braucējiem, bet arī skatītājiem, jo līdz pēdējiem brīdim grūti saprast, kurš pirmajā vietā. Minirallijas Talsi būs šīs sezonas jaunums Latvijā, un tas notiks 24. augustā. Tātad paredzēti mums ir 5 individuāli posmi, kas arī ir pirmo reizi vispār ne tikai Talsos, bet arī minirallijā. Minirallijā līdz šim parasti ir tā, ka ir 2 vai 3, pareizāk sakot, 3 ātrumposmi, kur 2 reizes brauc. Un tas nozīmē, ka tur uz ceļa ir diezgan liela slodze, un braucot jau otrajā aplī, automašīnām jau ir grūti izbraukt starp slēpētājiem, tur ceļš jau ir pabojāts un tā tālāk. Šobrīd trases sakārtošanā iesaistījusies ne tikai organizatoru komanda, bet arī minirallija braucēji. Tā Tenis Ševčenko kārto trases segumu. Diezgan daudzi ko darīt. Viss šitais, kas te sablietējies, baigi grūti dabūt atpakaļ savā vietā, kur viņš ir bijis. Tas nozīmē, ka tu piedalīsies arī Talsu posmā. Jā. Un tu brauksi pats pa trasi, kuru tu sakārto. Tieši tā. Tāpēc jāuztais tā, lai pašam ir prieks sēdēt blakus, braukt. Minirallijas ir pirmais solis uz lielo ralliju. Tajā var piedalīties cilvēki, kuri grib izmēģināt un paskatīties, vai tas viņiem vispār patīk. Talsinieki uzstājīgi gājuši uz savu mērķi, lai panāktu, ka minirallijas nonāk Talsos. Man jau šķiet, ka nevienam Talsos nav jāstāsta, cik dziļas tās saknes autorallijā un autosportā mums ir. Tāpēc es domāju, ka mūsu uzdevums tagad ir uzsākt šo kustību un savākt pēc iespējas vairāk cilvēku, lai mēs atgrieztu šos rallijas svētkus arī Talsos. Turklāt nebūtu nav tā, ka šobrīd ieguldīts daudz pūļu, bet pēc minirallija CVS trasi atkal pamatīs novārtā. Entuziasti jau ievadījuši sarunas šeit, rīkot arī ziemaskausus un autosprintus. Sanita Liepiņa, Terēza Matesone, TV9 pakalni.